Labvakar, labvakar! Ar jums Vita Solo, personīgās izaugsmes un biznesa kočs. Un šodien jums tiešā translācija no mana balkona. Un nācu parunāties par dažādām pārdomām, kas sakrājušās pēdējā laikā. Tātad pirmām kārtām, es arvien vairāk un vairāk eju šajā biznesa lauciņā un arvien vairāk parādās biznesa klienti, ar kuriem es strādāju. Bet, kā jau jūs zinat, es runāju par to, ka jebkurā gadījumā, jebkuram biznesam apakšā ir cilvēks. Ir cilvēks, kas to visu vada caur savu personību, caur savu psiholoģiju, caur savu uztveri, caur savām vērtībām un caur visu to, kas viņš ir. Tātad sākumā esi tu, un tad ir viss, ko tu radi. Tad ir tavs bizness, tava ģimene, tavas attiecības, tava veselība. Viss. Tas viss sākas tavās vērtībās, tavā prātā, tavās domāšanās, tavās emocijās. Un visā, kas ir tevī. Un es vienmēr skatos caur 3 galvenajiem, pilāriem, pamatiem, kā tad cilvēks veidojās. No kā mēs sastāvam. Tātad ir bioloģiskie faktori. Tātad no kā bioloģiski tu sastāvi, kādas ir tavas spējas, kādas ir tavas dotības, tavs fiziskais ķermenis un kā tu par to parūpējies. Tālāk psiholoģiskie faktori. Tava domāšana, uztvere, atmiņas, interpretācijas, vērtības, vispār izpratne par dzīvi, sevi, lietām, citiem cilvēkiem, tātad kopējā pasaules uztvere kā tāda. Tas ir nākamais punkts. Un 3. pilārs ir sociālais. Vide, kurā tu esi. Cilvēki, kas ir tev apkārt, un cilvēks, kas tu esi apkārt citiem. Arī šim pievēršam uzmanību. Tātad tas, kam tu esi apkārt, tevi veidos. Ļoti stingri un ļoti noteikti. Ja? Tātad izvēloties sev apkārt nepareizos cilvēkus. Protams, vienmēr ir jautājums, kāpēc tu viņus izvēlies. Jo bieži vien mēs mēdzam atkārtot situācijas, kas mums ir pazīstamas, zināmas un komfortablas. Izvēloties sev apkārt tieši tos, veidojot tādu vidi, kādā mēs esam auguši un attīstījušies, jo tās ir pazīstamas programmas mūsu prātos. Un mēs meklējam veidu, kā nonākt līdzīgās situācijās. Un tāpēc vienīgais, kā strādāt ar to, lai mainītu savu dzīvi, savu apkārt notiekošo notikumus tajā, ir strādāt ar sevis izpratni, savu psiholoģiju un veidojot arī jaunas programmas, pārprogrammējot sevi un pieņemot jaunus lēmumus, sākot veidot savu dzīvi savādāk. Tātad gan caur apzinātību saprotot, kas kā ir veidojies un kas šobrīd kādas programmas ir manī un kā tās nomainīt uz jaunām. Un ātrākais veids, kā to darīt, ir nonākot jaunā vidē. Pirmām kārtām drošā un atbalstošā vidē, pieņemošā vidē, saprotošā vidē, kur nav nosodījums, nav tiesāšana, nav pārmetumi, nav pareizi vai nepareizi par to, kas tu esi, ko tu dari. Jo pirmais
lai nonāktu pie pozitīvām pārmaiņām, ir pieņemt sevi tajā, kas tu esi. Tad, kad tu pieņem bez vērtējuma, tad, kad tu pieņem, tikai tad tu vari sākt to mainīt. Tātad tikai beidzot sev pārmest, sevi graust, sevi kritizēt. Un ja tu to dari, tad tev liksies, ka to dara apkārt visi. Kā tu izturies pret sevi, tā pret tevi izturēsies arī visi pārējie, visi tev apkārtējie. Tātad vispārējais būs tavas projekcijas. Ja šī programma, šī sistēma ir tevī, ārējā pasaule tev tikai apstiprinās to, ka tā ir patiesība un tev ir taisnība, jo jebkurš cilvēks taču neatzīs, ka viņš ir muļs un ka viņam nav taisnība. Ja? Tāpēc mēs meklēsim šo te vidi. Neapzināti meklēsim vidi, kas mums ir pazīstama, kas ir zināma, kas kaut kādā ziņā atkārtojas. Bet, lai izmainītos apzināti, ir jāiet jaunā vidē, kas var būt diskomforts, bet tāpat laikā var būt labākais priekš tevis. Un pirmām kārtām, protams, ka tās var būt terapeitiskas attiecības ar speciālistu, kurš ir profesionāls savā jomā un kurš spēj nodrošināt šo tēmu akceptējošo, pieņemošo, drošo vidi. Bet tāda tikai drošās attiecībās, psiholoģija ir tāds stāsts par piesaistes stiliem, un tieši šis drošais piesaistes stils nodrošinās to, ka cilvēks izaug par vairāk vai mazāk veselīgu personību. Protams, katram var veidoties kaut kādas savas traumas, un viss kaut kas dzīvē notiek. Bet, tikai esot šajās drošās attiecībās, tu vari sākt veidoties par veselīgu personību, justies droši, komfortabli, pieņemt sevi un attīstīties veselīgi. Tāpat kā kur augam aiz loga ir nepieciešams veselīgi apstākļi, lai tas augtu. Tam ir nepieciešama gaisma, tam ir nepieciešams, ka to palaista, ka to aprūpē, ka tātad tam ir labi kvalitatīvi apstākļi, lai tas augtu. Ja mēs to noliekam tumšā kaktā, nelaistam, un nerūpējamies, tad tas novīst un nokalst. Ar cilvēku ir tieši tāpat. Un tie, kas sūdzās par to, ka iespējams kādreiz šī te vide tev nav bijusi tāda, kā tu vēlējies, jo bija tā kā bija, un pagātne ir pagātne. Bet šodienā tev ir iespēja, kā pieaugušam cilvēkam, veidot savu to vidi un tos apstākļus, kādos tu vēlies būt. Un tā ir katra paša cilvēka atbildība. Taču vecie mehānismi vēl atpakaļ, ja mēs tos neatpazīstam un nestrādājam ar tiem. Un tas ietekmēs visu. Tas ietekmēs biznesu, tas ietekmēs karjeru, tas ietekmēs attiecības visos līmeņos. Profesionālās attiecības, ģimenes attiecības, jebkuras citas attiecības. Tas ietekmēs tavu veselību, tavu kopēju emocionālo stāvokli un visu, kas ar tevi notiks. Tāpēc pirmām kārtām apzināties un saprast, ka tu vairs neesi šajā bezspēcīgajā pozīcijā, ka tu neesi šajā upuru pozīcijā, kur tu esi atkarīgs no kaut kā cita, no cilvēkiem, no lietām, vielām, apstākļiem, situācijām, bet kur tu uzņemies atbildību par savu dzīvi un pieņem lēmumus par labu sev un veido savu dzīvi tā, kā tu vēlējies, attiecīgi kļūstot par savas dzīves autoru, par savu dzīves režisoru. Tā ir pieauguša cilvēka pozīcija. Bet dažādi triggeri, dažādi notikumi situācijas, un tā tālāk metīs atpakaļ, vilks tevi atpakaļ, attiecīgi dzīve tevi pārbaudīs. Cik ļoti tu vēlies to, ko tu vēlies. Uz ko tu esi gatavs vai gatava, lai dzīvot tādu dzīvi, kā tu vēlies dzīvot. Un kāpēc es par to visu stāstu? Tāpēc, ka tas, ko es redzu, palīdzot cilvēkiem attīstīties un biznesos, arī dažādos ļoti, ļoti augstos līmeņos. Es redzu, kā strādā šīs tie iekšējās schēmas un iekšējie mehānismi. Es redzu, ka cilvēkiem iet daudz grūtības.
daudz izaicinājumu. Un kā viņi tam visam iet cauri. Es redzu, ka šis nav viegls laiks priekš daudziem. Un, protams, es apzinos, ka pie manis, kā pie mentora, kā pie coacha, kā pie speciālista, nenāk tajos brīžos, kad ir labi. Palīdzību meklē tad, kad ir grūti, kad ir slikti, kad vairs patstāvīgi netiek galā. Bieži vien pēdējā brīdī, krīzes momentā. Tad, kad ir labi, tad mani nevajag. Mani biežāk vajag tad, kad ir slikti. Kaut gan es priecājos, ka dažkārt ir klienti, kas vienkārši atnāk pie manis, lai pateiktos, lai pateiktu paldies par to mūsu sadarbības laiku, kas ir mainījis viņu dzīves. Viņi vienkārši atnāk pateikt paldies un izstāstīt, cik labi viņiem šodien iet. Ir arī tādas sesijas, kas man ļoti iepriecina. Bet lielākajā daļā gadījumu ir šīs dzīves vērtības, ja? Kur viss iet pa gaisu, kur nezin, kā tik galā un kur ir grūti. Un tad vēršās pie manis. Tāpēc es redzu to, kam cilvēki iet cauri, un es redzu viņu izaicinājumus. Es redzu, kā viņi cīnās. Es redzu, kā raud sievietes un arī vīrieši. Es redzu, ka ir grūti. Un tāpat laikā es vienmēr tam visam cauri redzu milzīgu spēku un milzīgu resursu. Es zinu, ka nevienam netiek dots vairāk, kā tas spēj panest. Kaut gan dažkārt mums pašiem tā neliekās. Nu, lūk. Un tas mans uzdevums ir to ieraudzīt un izcelt katrā vienā un noticēt viņam. Jo brīžos, kad pie manis atnāk, tad cilvēki paši vairs sev netic bieži vien. Un ir šī te formula, par ko es stāstu. Ja? Tā ir pārliecības formula. Ir schēma un mehānisms, kas ir gan man vienmēr palīdzējis, gan arī ļoti daudziem maniem klientiem. Tad 5 soļi, kas izved cauri tam, kā programmēt sevi, kā strādāt ar savu domāšanu, lai neiekristu visā tajā negatīvajā, lai neierautos šajā grūtību un dažādu sāpju, negatīvu lietu virpulī, kas ierauj un cilvēks pazūd. Un jo ilgāk tu tajā paliec un nemeklē palīdzību un nestrādā ar sevi, jo sliktāk kļūst. Un tieši tāpēc es saliku šos soļus un sakārtoju programmā, lai cilvēki varētu arī patstāvīgi strādāt ar sevi un sākt mainīt savu domāšanu. Un tas ir pamats, ko es vēlos iedot katram. Un sākt jau laicīgi. Es neiesaku sākt pēdējā brīdī. Es iesaku sākt laicīgi un rūpēties par sevi jau pašos pamatos. Tieši tāpēc es turpmākajā laikā vēl kādu laiku dalīšos un stāstīšu par šo programmu un aicināšu arī jūs pievienoties, lai vai tiem, kam vajag steidzami un ātri, varētu sākt ķerties klāt pašam galvenajam, vai arī varētu darīt to preventīvi un jau investēt savā labākajā rītdienā. Jo tieši šodien mēs veidojam savu rītdienu. Un mūsu šodien ir mūsu vakardienas lēmumu rezultāts. Tāpēc sekojiet, turpināšu dalīties un aicinu arī pievienoties šai programmai. Tas pavisam īsi būtu viss šodienā. Tiekamies citos video. Atstājiet savus komentārus par to, kas bija svarīgākais
ko jūs no šī paņemsiet līdzi. Galvenās atziņas. Es izlasīšu.